sūdzību apturēt objektu. Pēc tam paiet gadu, divi, tiesa neko nebeidzās. Tiesas lēmums ir par to, ka šī sūdzība ir nepamatot, bet, diemžēl, objekts ir izbeidzies, firma ir bankrotējis, un neviens atbildība par to nenes. Būvniecības likums esošais vecais likums. Tātad tika izgrozīts, tas bija tikai vienīgi reformpartijas nodoms. Tikai. Tad tika izdarīta grozījuma tautsniecības komisijā, tas bija no Slavas un Brauca pēdējiem darbiem komisijā, kad viņš tomēr panāca, ka visu to pretestību, kas bija no Čepānas un no citiem, kas gribēja pildu garumā to apstrīdēšanu, padarīt bezgalīgi viegli būvotļauju apstrīdēšanu, kur nesaistīt trešām personu, uz ļoti ilgu laiku apstrīdēt, kur tas būvotļauju tika apturēta ar prasības apvienošanas brīdi un tā tālāk. Šito izgrozījus, manuprāt, mēnesi un vēl daži citi ieroči. Viņam vajadzētu drīz būt spēkā. Man kā ir atmiņā, ka viņa trešā lasījuma. Tas nozīmē, ka viņam ir jāpublicē un tad viņš būs spēkā. Savukārt jaunais likums vēl gaida trešo lasījumu. Jaunais gaida trešo lasījumu. Tā kā kaut kāds soks... Nu jā, viena lieta ir termiņa, jā, otra lieta tomēr kaut kāda atbildība vajadzētu arī uzlikt, jā, par to, ka jā, nepamatot. Tiesai jāvērtē, teiksim, arī šīs tomēr prasības pamatoties. Tieši tā, jā. Nu, ko nozīmē termiņš, jā, ja tu nepamatot? Termiņš viena lieta, otra lieta ir prasības pamatotība. Nav nekāda pienākuma apturēt būvotļauju automātiski dēļ prasības fakta, ja arī jāizvērtē prasības būtība. Tieši tā. Mīļie, ja mēs runājam par ekonomiku, tā katra minūte šeit telpā mums maksā diezgan ievērojams līdzekļus. Tāpēc 30 sekundes, cik tālu ir jautājums Reformu partijā par tautas vēlētu prezidentu, ar ko aizgāja uz Saimu. Sākotnēja diskusija bija, bet tālāk koalīcijā virzība šis jautājums neguva, šobrīd viņš nav sevišķi aktīvāk. Nav tā, ka viņš būtu ļoti aktīvā diezgan. Jā, tā ir. Nu, jūs tev Lemberg gribat, vai ne? Fuj, pri čem tu nesat? Reku viņš grib.